Sveiki, mani sauc Edvards, esmu boksa un fiziskās sagatavotības treneris. Moku un vingrinājumus var izmantot treniņā principā jebkurā daļā, gan iesildīšanās, jo tas lieliski nodarbina locītavas pilnā amplitūdā, var iesildīties gan galvenajā treniņa daļā, izmantojot šos vingrinājumus kā spēju koncentrēties, trenēt spēju koncentrēties, un arī treniņa noslēgumā lieliska atslodze, atsildīšanās un tāda relaksācija, var teikt, pat kaut kādā ziņā meditācija. Kad pirmo reizi saskāros ar mokām tehnikām, patika tas, ka vienlaicīgi gan koncentrējies, gan tai pašā laikā prāts atpūšas, ķermenis atslābinās, tā kā paliec viens vienots ķermenis ar prātu. Tas var noderēt visiem, un tas ir vajadzīgs visiem, jo tas ir lielisks tāds antistresa instruments, sakārtot prātu un arī īstenībā fizisko formu pamazām. Tas nav tā, ka uzreiz iet skriet kaut ko svaru zālē, bet pamazām ieiet tādā ritmā, vingrošanas, sportošanas, plus galvenais sakārtot galvu. Super.